Skandējot tautas dziesmas, kam gluži tāpat kā savam tautas tērpam būtu jābūt katrā mājās savu 100-gadus ceļu, Bauskā sāk izstāde Mans tautas tērps. Ideja iemūžināt un popularizēt Latviju sievietes savos tautas tērpos radusies ģimenes ārstei Ilzei Strēlei, kuras vaļasprieks jau daudzus gadus ir dziedāšana un fotografēšana. Tiek fotografēti kolektīvu tērpos, tiek fotografēti atsevišķi, teiksim, varbūt cilvēki kolektīvu tērpos, bet es vēl līdz šim nebiju redzējusi, ka ir fotografētas latviešu sievietes katra savā personīgajā tautas tērpā. Kopš 2015. gada rudens dažādos Latvijas kultūra vēsturiskajos novados fotografijās iemūžinātas 25 sievietes, tostarp arī 2 ārzemēs dzīvojošas latvietes, kuras atsaukušās aicinājumam dalīties ar savu tautas tērpu stāstu, kāds neapšaubām ir katrai no dalībniecēm. Es pieņemu, ka tas ir veidots 1940. gadā apmēram, jo mana vīra vecmāmiņa dziedāja korī un dziedāja šajā tautas tērpā, bet tas bija Skrīveros. Visām skrīverietēm, kā tāds kolektīvs noformējums, bija Rucavas tautas tērps. Tie sapņi par tautas tērpiem ir jau no dikti seniem laikiem, un kaut kā mēs visi ģimenes sievietes esam tikuši pie tiem tautas tērpiem, vai koros dziedot, vai dejojot deju kolektīvos. Līdzās fotogrāfijām, kas uzņemts Latvijas dabā, arī apraksts, kuru Dace Sadaka papildinājusi ar dzejas rindām. Atsevišķi izcelt arī sieviešu tradicionālā galvas rota vainadziņš, kuru rotu meistara Ginta Zaumane iemūžinājusi izšūmā. Necenšoties radīt to varbūt tik ļoti to portretisko līdzību, to izstrādāt, bet tieši stāsts par vainadziņu, par Latvijas dabu sievietes galvā. Jau nākamēnes izstāde būs apskatām Jelgavā, bet darbs turpinās un līdz Latvijas 100-gadei iecerētas 100 fotogrāfijas apkopot grāmatā Tautas tērpu stāsts.